Kolēģi, deputāti, nodaļu vadītāji, skatītāji, klausītāji, ir trešdienas rīts, un mums ir nepieciešamība sanākt uz nelielu domas ārkārtas sēdi, lai skatītu vairākus neatliekamus jautājumus, un pamatā saistība bija ar vienu izlīgumu, kur attiecīgi ir vajadzīgs steidzamības kārtā domas lēmums, lai varētu virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Tāpēc ķersimies arī klāt un sagatavotos 3 jautājumus izskatīsim. Un tātad deputāti dokumentus izskata un balso dokumentu vadības sistēmā. Lūdzu visiem arī atcerēties par personas datu ievērošanu un ķeramies klāt pie pirmā jautājuma, tātad par izlīgumu noslēgšanu civillietā. Un droši vien, ka lūkšu dažos vārdos situāciju ieskicēt nodaļas juridiskās pārstāvi Vitu. Labrīt. Labrīt. Jā, kā jau domas priekšsēdētājs teica, 8. decembrī ir tiesas sēde, kurā puses ir vienojušās iesniegt apstiprināšanai izlīgumu civillietā par domājamo daļu pārskatīšanu. Un tā lietas būtība ir tāda, ka tika noslēgtas starp 2 dzīvokļu īpašniekiem vienošanās par mansardas stāva izbūvi. Tas viss ir veikts, bet tās saistības netika nokārtotas līdz galam, līdz ar to radās šis strīds, kurš velkās jau vairākus gadus. Šobrīd puses ir vienojušās par izlīgumu. Izlīguma teksts arī ir pievienots lēmumu projektam. Un savukārt, lai mēs šo izlīgumu varētu parakstīt, mums ir nepieciešams pilnvarot domas priekšsēdētāju, jo to nosaka pašvaldības nolikums. Jā, un šis faktiski ir saistīts ar daudzdzīvokļu ēku Krastielā. Tieši tā. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo jautājumu, vai pilnvarosiet mani parakstīt šo te izlīgumu? Pilnvarosim. Jurģis, lūdzu. Tomēr jautājums par būtību. Tad kas tur ir strīds par domājumām daļām? Tieši tā. Strīds par domājumām daļām. Un pašvaldībai tur nav īpašumā dzīvojamās telpas, ir tikai domājamās daļas no zemes. Līdz ar to pašvaldība tur pēc savas būtības gan es vairs nevarētu būt atbildētājs, bet, diemžēl, tās domājamās daļas ir, tāpēc mums ir arī jāpērk šis izlīgums. Skaidrs, labi, paldies. Raivo, lūdzu. Jā, arī gribēju precizēt, par vai visi šie minētās personas arī piekrīt šiem izlīguma nosacījumiem par to domājamo daļu grozīšanu. Es saprotu, ir visi pārējie iedzīvotāji, kas dzīvo šajā mājā. Jā, pārējie ir iedzīvotāji, vienošanās ir panākta. Šobrīd ir kopīgots dokuments, kur visi ar e-parakstu parakstu šo vienošanos. Un savukārt tiesas sēdē, tad visi piedalīsies un apliecinās, ka tā ir viņu brīva griba un ka viņi piekrīt šim izlīgumam un apzinās tās ēkas. Ok, paldies. Paldies, Gundis. Jā, es drusciņi apjuku, jo es sapratu, ka ir dzīvokļu īpašums pašvaldībai. Ja dzīvokļu īpašums nav, tad kādā sakarībā mēs uzturam domājamo daļu zemi kādam mērķim zem mājas, kuri visi privatizētie dzīvokļi. Jā, šajā situācijā, diemžēl tā situācija ir tāda, ka šis cilvēks ir iegādājies tikai dzīvokli un viņam nav. Viņš nav pārņēmis šīs domājamās daļas. Tad es sapratu, tad mēs pārstāvam kāda dzīvokļa īpašnieku, kuram ir dzīvokļa īpašums, bet viņš nav privatizējis šo attiecīgo domājamo daļu, un viņi palika uz pašvaldībai. Es sapratu jautājumu, parakstam vienošanos. Jā, paldies. Jā, šis prasa administratīvo resursu, jau gadiem ilgi jau katru mēnesi ir sarakstas no tiesas, un tā kā cerams izdosies arī iedzīvotājiem savstarpēji vienoties par visu. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Liena. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 12 pret atturās nav, tātad klāt šobrīd 12 deputāti, visi nobalsojuši ir par minēto jautājumu. Paldies, cienījamie kolēģi. Nākamais jautājums
ir saistīts ar izmaiņām, nākamie 2 jautājumi ar izmaiņām iepirkuma komisijā un dzīvokļu komisijā. Tātad nākamais jautājums par jaunu iepirkuma komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu. Un ņemot vērā, ka ir darbinieku izmaiņas, tad šobrīd priekšlikums ir, ka ar 11. decembri šā gada izveidot jaunu iepirkuma komisiju. Un iepirkuma komisija tad būtu šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Ignatovich kungs un vietnieks Vigants, tālāk komisijas locekļi Petrs Ševics, Vikse, Spitāra. Un tātad darba organizācija nosaka šie te iekšējie noteikumi, Saukas noda pašvaldības iepirkuma komisijas nolikums. Un, jā, darba laiks, nezinu, tas tāds interesants punkts, skan šeit ir speciālisti sagatavojuši noteikti, ka darbības laiks ir no 11. decembra šajā gada līdz 24. gada 30. novembrim. Mums šāds punkts ir vajadzīgs obligāti. Iepirkuma likums paredz terminētu komisijas darbību ne vairāk kā 1 gadu. Labi, kolēģi, lūdzu, vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Attiecīgi, priekšsēdētājs jau ilgstoši strādā tieši kā iepirkuma komisijas galvenais speciālists, attiecīgi, tad viņš šajā brīdī arī kļūtu par komisijas priekšsēdētāju. Raivo, lūdzu. Jā, sakiet, lūdzu, kura no šīm personām tad aizstāja Jūlijas to komisijas vietu? Māris Ignatovičs. Māris, ok, skaidrs, paldies. Viņš bija tas, kas faktiski bija no juridiskās nodaļas, bija kā iepirkuma gatavotājs. Nebija komisija. Tagad viņš ir pilnvērtīgi arī to darīt. Lūdzu, ja nav iebildumi, lūdzu apstiprināt komisiju, lai var strādāt. Iepirkumi ir aktuāli, nopietni un pietiekoši daudzumā. Paldies! Balsošanu slēdzu. Paldies par 12, pret atturās nav. Komisija apstiprināta, lai veicās darbos. Nākamais jautājums, 3. un pēdējais, attiecīgi ir par izmaiņām dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas sastāvā. Un tā tad, jā, kā jau iepriekš minēju, ņemot vērā ar darbinieku izmaiņām, sagatavots lēmuma projekts, kā ar šā gada 8. decembri izslēgt no šīs komisijas Millers kundze un ar 11. decembri iecelt par šīs komisijas vadītāju. Attiecīgi tad komisijas priekšsēdētāja būtu Sanita Kadrava un priekšsēdētājas vietniece Veismans kundze, komisijas locekļi Blankenbergs, Mozga, Brīvkalne. Jā, kolēģi, lūdzu, kādi jautājumi? Paldies, balsošanu slēdzu. Paldies. Ir apstiprināta vienbalsīgi. Paldies, cienījamie kolēģi, par iespēju šajā rītā sanākt uz domas sēdi. Lai visiem izdevusies diena, labu veselību. Un veiksmīgs arī decembra mēnesis, Ziemassvētku un Saulgriežu gaidīšana. Un atgādinu, ka mēs visi tiksimies arī vēl, tie, kas klausās, varbūt nav klāt, bet visi tiksimies arī vecgadu vakarā Saukas iestrādē uz jaunā gada sagaidīšanu, ko mums priecēs interesanta grupa no Lietuvas ar tādu smagāku mūziku, AC/DC un Led Zeppelin. Paldies!
Paldies! Atslēdzamies, lūdzu!